Kam jūs kā režisori esat gatavi iet, lai pasniegtu savu ideju? Protams, likuma ietvaros droši vien kā, bet līdz kam? Kur ir tā robeža? Robežas nav nekur, tas ir pats svarīgākais, bet es gribu uzsvērt lietu uz to, ka tas ir liels komandas darbs. Mūsdienās mums ir ļoti daudz iespējas izmantot tehnoloģijas un dažādas jaunas lietas, kādas varbūt nevarēja kādreiz izmantot. Un man radies priekšstats, ka mūsdienās jaunie mākslinieki varbūt pat aizraujās ar to pārāk daudz. Vai jums nešķiet, ka ar to visu aizraujoties, mēs varbūt nepasakam to, ko mēs būtībā gribam pateikt? Mēs varbūt to visu varam pasniegt daudz vienkāršāk. Es domāju, tieši otrādāk aizrauties jau vajag, jo tas jau viņa brīvā izvēle. Ja viņš tā nolēms izmantot tos visādus kaut kādas tehnoloģijas, tad tā ir viņa izvēle. Tad viņš grib pateikt caur to savu domu. Manuprāt, svarīgi ir tas, cik labi tas tiek izmantots un izdarīts, jo izmantot tehnoloģijas var veiksmīgi un neveiksmīgi, un tas arī rada to rezultātu. Ja tā paskatās uz to atpakaļ, kad bija, teiksim, kaut vai tas periods 50. 80. Ieteismi atbalties kino un salīdzinoši ar mūsdienu tehnoloģijām, toreiz tās tehnoloģijas arī nebija nemaz tik vienkāršas, un tas viss notika arī ļoti sarežģīti, un vienkārši tam pievēršas lielāku varbūt uzmanību no cilvēciskās puses, aktieru puses, ko mēs saņemam kā gala rezultātu. Mums ir nākamais video, un skatieties paši, vai noticat pusdienām, vai tomēr pēc tam iesiet atpakaļ uz pagātni. Protams, ka tas, ko parasti mēs redzam kino un televīzijā, ir masu produkts. Tas ir veidots priekš visiem, bet tomēr jaunie režisori un arī tie, kas mācās un varbūt jau ir izmācījušies, bet grib kaut kā pateikt to visu citādāk, rada savu vīziju, savu darbu. Un kā ir ar jums? Vai ir tā, ka visi visu saprot, vai tomēr cilvēki pēc tam nāk klāt, noskatījušies, kas tev tas tāds bija? Nesaprot nevienu sekundi no tā. Man šķiet, ir svarīgi pašam saprast, ko tu taisi, ko tu gribi ar to pateikt, un lai tas ir arī pašam tuvi. Un tad arī būs kāds, kas sapratīs. Visu jau noteikti vienmēr nē, bet tad arī būs rezultāts labs. Ir noteikumi filmās, ka jāizdara tas, jāizdara šitas, jābūt skaidram tam, bet šeit tad gribās to visu pārkāpt, un gribās uzfilmēt tā, kā pašam gribās. Kaut kā, kad skatītājs, viņš nesaprot varbūt sižetu, ja? Bet viņš skatoties, viņam rodās savu fantāziju, kas tur varētu notikt. Tas ir tas pats šeit arī, kad tu skatās uz gleznu, tur redzi gleznu, tur varbūt nav stāsts, bet tu redzi, ka tur ir skaisti, piemēram, tur ir, tu novērtē to. Kā tad ir veidojot darbus? Jūs domājat par to, kāda būs auditorija, kam ir paredzēti tie darbi, vai jūs vairāk domājat par savas domas tā kā realizāciju? Par auditoriju pilnībā vienalga. Atradīsies varbūt kāds, kuram patiks. Ja domās par auditoriju, tad ierobežos sevi, filmējot filmu, taisot viņu. Tālūk. Vai tu domā, ka Kamerons taisot Avatāru nedomāja par auditoriju? Tas viņam arī lidojums ir ārprātīgs, bet... Viņš jau ir tāds kruts čalis. Runājot par to sapni, par to darbu, ka viņam uzdevums bija nofilmēt tiešām, kāds ir tas bijis reāls sapnis, un es gribēju ielikt to sapņu estētiku tieši kā tas ir. Un es ceru, ka man ir sanācis.